3 lietas, lai tu atvērtu savu restorānu un viņš būtu veiksmīgs. Jā. Pirmā lieta, tu esi labs pavārs un tev ir draugs, kuram ir daudz naudas. Man atnes, un es samaksāju 50 eiro restorānā. Cik restorānam paliek no tā? Peļņa restorāna biznesā, es domāju, ir labi, ja ir viņa mūsdienās 6-9%. Ja tev ir 10-12%, tad tas ir wow. Reku porcija maksā 5 eiro pa 17 tirgojam. Jā. Primā, super, jā, bet no tiem 17 eiro labākā gadījumā būs eiro 70. Nav ietilpīgs bizness. Cik ir vajadzīgi pavāri uz atlas, lai tu vienu paņemtu? Mūsdienās? Jā, tagad. Viens, tāpēc nav. Ir katastrofāli. Wow. Nav darbs. Man direktori aizliedz runāt ar darbiniekiem par algām, tāpēc ka tad, kad manīm sāk runāt, es vienmēr paceļu. Vairāk kā 1 miljons eiro mēnesī ar restorānu biznesu un ražošanas biznesa pusi ir uzņēmējs Endijs Bērziņš, kurš pārstāv uzņēmumu Vairāk Saules. Un šodien mums bija teicama saruna par to, kāds ir Latvijā restorānu bizness, cik izmaksā ēdienu, cik tiek maksāts voltam, ko Endijs pats ir piedzīvojis savā uzņēmējdarbības pieredzē, cik viņš ir daudz strādājis stundas, vai tas ir viegli biznesa restorāni vai grūti, un daudz ko vēl citu mūsu foršajā Stay Sharp Show epizodē jūs uzzināsiet šodien. Un tagad ķeramies klāt. Bum! Iztēlojamies, ka tagad tu neesi Endijs, bet tu esi Mārtiņš, un tev ir 20 gadi, bet visas tavas zināšanas paliek tev. Un tagad es tev pateiktu, tev ir tā, ka pistoli pie galvas, un tev ir 5 gadi, lai uztaisītu restorānu Latvijā, kas taisa 5 miljonus gadā. Ko tu dari, kādus soļus un kā to realizē? Brauc uz Ameriku. Jā, godīgi sakot, brauc uz Ameriku. Ļoti, es saprotu, par ko domāju, jau 5 miljoni. Gandrīz nereāli. Bet tev ir reāli bijis? Jā, tas ir reāli, bet tas nav bijis tik, tas ir ilgākā laiksprīdī. Ja? Latvijā tieši šī biznesā, teiksim, kas ir ēdināšanas biznesa, tagad tā ir tāda ilūzija, ka tas miljonāri un jahtas un vēl kaut kas, ja? Tas tāds smags ļoti bizness, ja? Viņš ir labākais, ko tu vari, ja? Tas ir, ja vidēji Latvijā varbūt brauc 1,5–2 reizes ceļojumos, tad tu vari atļauties 3 reizes aizbraukt ceļojumos. Ja viņš ir tāds, ja tu vari sev nodrošināt ģimenē labklājību, bet viņa nav tāda, ka iet pāri malām, ka šodien mēs pērkam Ferrari, rītā mēs pērkam Vīlānas ielā dzīvokļus 3 stāviem. Viņš ir tāds smags ļoti biznes. Amerika, tad, kad es biju pirmo reizi Amerikā, tas bija 10 gadu atpakaļ, laikam, 11. Jā. Tad, kad es ieraudzīju Ņujorku un vispār, man bija tā, ka man bija gandrīz asaras acīs, jo es saprotu, ka šī ir tā vieta, kur es gribētu būt 20 gados. Viņa ir tiešām, ja tu gribi strādāt 280 stundas, 300, jā, un tev deg acis, un tu esi vienkārši pilnīgi tāds, jā, tad Amerika ir tā vieta, kur tu vari ieskrieties un to izdarīt, jā. Latvijā es neteikšu, bet tas ir mūsu. Es par savu biznesu runāju. Es neteikšu, ka par citiem biznesiem. Es nezinu, kā ir par citiem. Es varu dalīties par savu pieredzi. Kāpēc tu tagad, kad tev ir šī infrastruktūra, tev ir jau restorāna pieredze, tur viss ir? Kāpēc jūs tagad neeksportējat, piemēram, uz Dubaju, atverat restorānu Dubajā vai Amerikā? Kāpēc tagad tu nedari? Ja, man liekas, zināšanas to netrūkst. Es domāju, ka ir pamainījusies attieksme pret naudas un viņas vērtību, teiksim, ar gadiem. Ja? Nav vairāk tas iekarotāji. Sindroms. jā, nav tas 30. Es. Jā. Ir vairāk tādas citas vērtības, ir kaut kādas, nezinu, ir kaut kādas palīdzēšana, došana un vēl kaut kas. Jā. Nav tāda dzīšanās, jā, ir, nezinu, citreiz gribās vienkārši pasēdēt jūras krastā un pavērot dabu. Jā. Tev nav vairāk, ir pazudis, teiksim, tas, ko es neteikšu, ka es esmu nobijies bet es atceros, ka dažādi izpaužās šī 40 gadnieku krīze. Ko saka tur 40? Ja? Manā gadījumā es sapratu, ka man bija krīze ar to, ka es mazliet tā kā baidījos, ka man tas drive sāk pazust. Kad viņš pazuda tev vai kā viņš nav pavisam pazudis, viņš ir joprojām, ja, bet tā, ka viņš ir vienkārši mazāk. 24 stundas vienkārši visu laiku tas tādā pusafekta stāvoklī, ja, viņš sāk mierināties. Ja. Okay.
Bet kas būtu reāli? Ja man labi, neliekam 5, bet liekam 100,000 mēnesī, es gribu, lai mans restorāns taisa. Kas ir vissvarīgākais, lai Latvijā es spētu uztaisīt restorānu, kurš ir veiksmīgs? Jo, manuprāt, restorāni aizvarās. Un restorāni, kas manā prātā nāk, kas ir veiksmīgi, ir arī noteikti vairāk saules. Tur Italissimo, Riviera, tur Snatch. Tas tur steakhouse izrādās diezgan veiksmīgi strādā uz Elizabetes ielas. Kas tavuprāt ir svarīgākais, lai viņš būtu veiksmīgs? 3 lietas, ja ir tādas, bija Amerikā, bija viens raksts, ja 3 lietas, lai tu atvērtu savu restorānu un viņš būtu veiksmīgs. Ja. Pirmā lieta, tu esi labs pavārs, un tev ir draugs, kuram ir daudz naudas. Otrā lieta, tev ir daudz naudas. Un tev ir draugs, kurš ir pavārs. Un trešā lieta, tu esi ļoti labs pavārs un tev ir nauda. Jā, tā tad tev ir jābūt tādā industrijā iekšā līdz tev jāsaprot drēbe. Nu, teiksim, tikai tāpēc, ka tev ir nauda un tu no malas sēžot, zini, kā vajadzētu būt. Jo mēs visi zinām, kā vajadzētu būt. Mēs aizējām uz restorāniem un tev liekas, ka pie maniem restorānā tā nebūtu. Dzīves realitāte ir savādāka. Protams, ka šī ir tāda fundamentāla lieta, kad uzņēmēja gars, ja, kas ir, ko es uzskatu, ka viņš laikam ir, es nezinu. Es varbūt pa sevīm varu teikt, ka viņš laikam ir, nevis laikam, bet viņš ir iekšā. Tagad, tad, kad lasi jau grāmatas un daudz lietas, ko tu saproti, ja, ka viņš tas drives un tas, viņš ir no bērnības. Vai nu viņš ir, vai nu viņa nav. Es nezinu, varbūt var iemācīties skolā. Iespējams, skolā var iemācīties daudz lietas, kas ir, ja tev ir tas drives, tu vari iemācīties, visas tur Exceļus, visu plānošanu, visas tādas lietas, ja, tad tas kopā savienojoties dod atombumbu sprādzienu. Bet tieši tā pārdošana un vēl viss, ja, lai saprastu, 13 gados, ja, es jau skolā tirgoju sākot ar kožanēm un vidusskolniekiem, kā ar erotisku raksturu, ja pārdev, ja, un viss, ja, un tad, ja tā paskatās, ja jūs paskatieties 12, 13 gadīgi, ja, tā ir 6. klase, ja, manā skatījumā tie ir bērni, ja. Es 15 gados uz Krieviju braukāju un tabaku vedu iekšā, ja, teiksim, un bāriem tirgoja. Tas ir iekšā jau tāds, tas, ka tu, es to nespēju izstāstīt. Jā. Taisīt naudu un kaut ko nopirkt. Tad, kad visi rajonā likās, ka viņi nodarbojās ar kaut kādiem reketiem un vēl kaut kas, man tas nebija saistoši, man tas nepatika. Jā. Man patika pārdot. Seko līdz par politikai ziņā? Jā. Seko? Jā. Iepriekš nesekoju, vai ne? Nē, es sekoju, man interesēja, ko... Ko tu domā, nav restorāna? Vissvarīgākā lieta, kas man nāk prātā kā patērētājiem restorānos, es bieži aiz restorānu, tā kā lokācija, nereāli svarīga. Piemēram, Fish, tas restorāns. Galīgi garām restorāna vieta, vienkārši neviens neiet tur. Nav vieta, lokācija vissvarīgākais, nav tā? Vai arī varbūt labāks jautājums būtu tā, kā tu izlēmi, ka tu jāatver, tagad nākušais ir Akropolē. Kāpēc Akropolē? Mūsu gadījumā tieši vairāk saules, ja mēs esam tīkls, ja mums vajag cilvēku plūsmu. Ja mēs nevaram atvērt kaut kur. Ja. Savukārt, ja tev ir vārds, jau kā pavāra vārds, ja, un pie tevīm nāk, tad dēļ tā pavāra. Dēļ tevīm, dēļ tava vārda, ja tev ir garšīgi, ja tev ir forši. Tas ir tā kā kesti piemērs, ne? Siguldā. Jā. Kad ir vārds, un es braucu, jo es gribu aiziet tur. Jā. Tas bija tas interesantākais, ka Māris Jansons bija ārkārtīgi spēcīgs pavārs, kurš pirmais aizbrauca uz Cēsīm no Rīgas. Un mēs visi skatījāmies no malas, kas notiek, jo Rīga it kā ir centrs, ja, un likās, ka jo neviens nebija tā kā tik augsta līmeņa, ja, teiksim, viņi parasti bija 2. vietā aiz Vincentu, uzreiz viņi parasti ieņēma tādā visā, kurš aizbrauca. Un, aizgāja. Un tas atslēgas vārds ir daudz darba, ļoti daudz, ja. Viņš tanī ir iekšā no matu galiņiem līdz papēžiem, un es domāju, ka vai Rīgā viņš varētu nopelnīt vairāk, jā, bet, kad es runāju tagad ar Māri, viņš teica, tas miers un viss, kas ir Cēsīs, plus, ja, kas nāk tev klāt tam visam,
tad tur atkal ir cits, jā, tev Rīgā ir tas ātrvilciens. Tagad tu saki nopelnīt. Man vienmēr ir bijis šis jautājums. Man atnes, piemēram, tur lielo pasteiku, kartupeļus, varbūt nedaudz apceptus, man atnes arī deserts, sieru kūku. Man atnes, un es samaksāju €50 restorānā. Cik restorānam paliek no tā? Cik aiziet tīri izejvielās, respektīvi tajā pārtikā? Neskaitot darbinieku algas tur un telpu, bet cik aiziet pašizmaksas pārtikai? Ir dažādi, dažādi restorāni, viņu uzcenojumi. Uzcenojums kāds ir, ja viņi ir no sākot, es domāju, vidēji, tas, kas ir Rīgā un visu, ko zinu, es domāju, vidēji no 180 līdz 300%. Ja? Tas ir kā, kurš restorāns ir. Lai saprastu, kur ir 300, ja tu esi A klases restorānā, ja, tad viesmīlis, kurš maksā €10 stundā, pavārs, kurš maksā €12 stundā, ja, tad tas viss tas, kas tev, lai tev šo ēdienu pasniegt, ja, tad tev ir tie 300% vajadzīgi, lai tu spētu samaksāt algas. Ja. Drīzāk tas ir jautājums, kā teica mūsu investori, kādreiz nevajag sajaukt apgrozījumu ar peļņu. Ja. Teiksim, peļņa restorāna biznesā, es domāju, ir labi, ja ir viņa mūsdienās 6-9%. Ja tev ir 10-12%, tad tas ir wow, super vienkārši. 10-12%, ja tev no apgrozījuma. Ja, tad mirklī tev liekas, ka 300% uzcenojums, wow! Reku porcija maksā €5 pa 17 tirgojam. Jā. Primā, super, jā, bet no tiem €17 labākā gadījumā būs €70, kas būs peļņā. Tas ir tev. Tu būsi šitāds teikt, ka tev iet. Ja. Tad viņš ir ārkārtīgi daudz tādas papildus izmaksas, tāpēc arī mūsu daudz cīnās par to PVN, ja, kas ir. Ja. Jo sanāk, ka viss apliekās ar 21%, jo tev ir, lai tu dabūtu šīs algas un visu tu cel cenu. Un ceļot cenu, pirms tu paņem algu daļu, tas vēl apliekās tomēr ar 21%. Tev, piemēram, algās vajag 30%. Algu budžets vidēji, es domāju, restorānos ir no apgrozījuma sastāvda no 38 līdz 43%. Algās aiziet, jā. Tas ir milzīgs. Jā. Tad ir produkti, jā, tad ir īres, jā, tad ir daudz kas tas. Es saku, ļoti tāds naudietilpīgs bizness. Tagad, kad inflācija tur aug un cenas visur paliek dārgākas, cik bieži jūs vairāk saules ceļat cenu? Mēs mēģinājām noturēties. Mēs pacēlām pagājušajā gadā, jo aizgāja pilnīgs rokenrols. Pacēlām jūlijā, jo ar energoresursiem aizgāja, lai saprastu. Lai saprastu, viena mēneša ietvaros, ja, mēs samaksājām pa visiem restorāniem 38,000 vairāk par elektrību. Vairāk. Un tas ir ja mēs maksājam apmēram tur 15 pa visiem, ja, tad tādā mēnesī mēs samaksājam 38 vairāk. Tas ir viena mēneša ietvaros. Ja, cik lokācijas? 7 tādā mirklī. Oh my God. Jā, bet lūk, un tad tu saproti, ka tas ir vienkārši astronomiski. Tas ir astronomiski. Un tāpēc tādā mirklī mēs pacēlām kaut kādi. Man liekas, mēs skatījāmies, mums bija starp 3 un 5%, ko mēs cēlām. Mēs ļoti, ļoti skatāmies. Ja? Publika ļoti skatās uz cenām tomēr. Ja? Skatos, ka Rīgā daudz kur tādas aizgāja. Dipadulāri tās cenas. Ja? Man liekas, ka varbūt mazliet daudz. Jā, okay. Mazliet tā kā man liekas, ka varēja arī piesardzīgāk, bet katrs skatās, kā viņam. Cik šobrīd ir apgrozījums ik mēneši par šiem 7 restorāniem kopā? No līdz miljonu. Ap miljonu mēnesi. Kurš ir spēlnošākais šobrīd? Vai visvairāk apgrozi nav, teiksim tā? Mums ir ļoti daudz, kas vidēji pelna. Teiksim, Domina, Spice. Tie ir top, tagad Akropola, tagad sāk pienākt klāt. Jā. Tie ir tādi top, jā. Viņi arī lieli, viņiem ir lokācijas labas. Jā. Spice vienmēr būs labāk, jo geogrāfiskā situācija, tur vidējais čeks ir lielāks, jā, tātad cilvēku pirkt spēja. Ja tur imantā dāmē varbūt ņem viss, tad tur vēl free un vēl kaut kas, jā, tad Spice. Dragon Maki, jā, Zandarts, jā, Dorādi, jā. Teiksim, dārgie produkti, kas ir jā, tur
Dārgiem produktiem lielāks uzcinājums? Nē, tur ir tā, ka tev ir dārgie produkti, plus tāds pats. Jā, tāds pats. Un plus 2 kārtās ēd, jā, plus neko neatsaka. Sākumā sūlas vajag, pēc tam vēl kafiju. Jā, tāds, jā, mēs vēl desertu bērniem, jā, visiem desertu. Un uz Spīdzi manuprāt, brauc vairāk tieši, nekas nedzīvo Rīgā. Jā, Spīdzi ir tāda Jūrmalā, Mārupē, Piņķi, jā. Tur ir naudīgāk cilvēki. Jā, es domāju, vidēji, es Latvijā vispār nenosauku, ka mēs esam baigi naudīgie, salīdzinoši tur, es nezinu. Man te ir līdzīga pieredze, mēs te iet reklāmas mums uz Nīderlandi daudz, un mums ir tāda stratēģija pārdošanā, kas saucās atvērtais makas, kas nozīmē, pirms mēs sākam runāt par iespējām tev sākt strādāt ar mums. Mums ir tādi forši jautājumi, kur mēs saprotam, cik tev ir pieejama nauda kontā, cik tev ir pieejama nauda uzņēmuma kontā, cik tev ir pieejama nauda varbūt savādāk ir. Un tad mēs ejam uz cenām. Un tas, ko mēs esam ievērojuši Nīderlandē, kad mēs šo izspēlējam, kad cilvēkiem ir 4, 5, 20, 30, 15 tūkstoši pieejami Latvijā, tur ir sliktāk. Protams, Nīderlanda ir tirgotāja tauta. Bijusi vēsturiski gadsimtiem, jā, viņiem ir. Tu esi bagāts jau 2., 3. paudzē. Ja? Mūsu gadījumā mēs tagad, tieši mani paudze tā, kas vēl velk vecākus, ja? Velk bērnus, ja? Tādā garā. Ja? Teiksim, mūsu bērni jau, tas, kas man uztrauc, arī viņi jau sāk mazliet pārmīlēt, viņiem vajadzētu iedunkāt viņus. Ja? Bet, Tavu bērnu būs restorāna biznesā? Nē, viņi nebūs restorāna. Meita ir vienīgā, kurai ļoti patīk gatavot. Viņa arī gatavo, bet viņa arī aizgājusi vairāk konditorijas novirzienā, un viņai patīk. Viņai 17 gadu, viņa gadu nostrādāja pie maniem, tagad viņa strādā pie tādas ļoti labas konditoras, kur es esmu ļoti pateicīgs, ka viņa paņēma. Viņa arī ļoti patīk. Tas ir tas, kas tev, ja tev patīk, tā ir, nezinu. Un es esmu reliģijos, bet es teiktu, ka tā ir Dieva dāvana, ja tu kaut kādā 17, 18 gadu apzinātā vecumā saproti, kas tev patīk. Ko tev patīk darīt. Ja, teiksim, es absolūti sapratu, ka man ļoti ar visu to, ka es tirgojos, un tādā garā man ārkārtīgi patīk iet gatavot. Ja tagad, piemēram, mūsdienās tas ir džeki gatavo, tas tā kā ir ok. Tas nav nekāds, es gatavoju super. Ja? Man patīk, es tur skatos kaut kādus YouTube receptus, un tā mājās tas ir tā kā. Tad manos laikos, teiksim, džeki gatavot, ja tomēr valdīja tāds patriarchāts, jā, nē, gluži nebija tā, ka tu varēji gatavot, ja tur kaut kāds gaļas šašliks, ja tur vēl kaut ko, ja, bet kaut kāds vafelīts un tādas lietas, ja, es nezinu, tas nebija tā kā tāds apkaunojums vai vēl kaut kas, ja, bet to nedarīja vienkārši. Ja. Tas nebija tā, ka tu gatavo vafeles, tā nebija. Ja, bet bija tā, ka tas bija wow. Ja, tad man tas patika. Man tas vienmēr patika. No bērnības es visam pagalmam biju piecepis tur vafeles, vēl kaut ko. Man tas patika. Ja, teiksim, bez tā visa drājeva uzņēmuma man patīk gatavot ēst. Tāpēc ir forši, ja tu zini, ko darīt. Un daudziem es gribu pateikt, ja, to, kad varbūt jūs neziniet, kad man liekas, ka bija 80% statistika, kad tiem, kam pieder uzņēmumu, ja, viņi ir arodmeistari. Tātad nevis tu pabeidz biznesu, jā, un tad izdomā, kas tu būsi par biznesmeni, bet tev ir apakšā kaut kāds arods, par ko tu zini. Ja. Tu esi ļoti labs viesmīlis, tu zini visu par restorānu. Tu arī vari būt restorāna īpašnieks, ja. Tu esi ļoti labs galdnieks un tev ir mazliet uzņēmēji. Ja. Tu esi ļoti labs, santehniķis, ja? Un tev ir veikals santehniķis, vai tev ir firma, kas ir trubas, ja? Vai vēl kaut ko. Ja? Bet tev ir apakšā, tu zini, drēbi. Ja? Līdzīgi arī manā gadījumā. Es zinu, Mārtiņu pārdušu, man tas patīk, man tas cepīgi. Jā, tas ir tieši tas, kas ir. Jā, tev patīk runāt, tev patīk tas, jā, tev no tā drājas. Pirmo, tu esi īstajā vietā. Jā. Un cik vispār ir tā no malas, tagad varbūt varētu forši iedot piemēru, restīvi, tev ir uzņēmums un tu esi atvērs jaunu lokāciju Akropolē, un cik izmaksā tīri atvērt foršu restorānu Akropolē? Cik izmaksā naudas ziņā? Pār pa 300,000, 350. Jā, tad točnu vai tagad tu teici, vajag labu pavāru un vajag reāli draugs ar daudz. Nē, es domāju, ka tādu, mums ir tāds, mums ir sushi bārs, mums ir pīcis, jā, mums ir liela virtuve, jā, teiksim. Es domāju,
lai saprastu, mēs pirmo restorānu, kad atvērām Ogrē, mēs atvērām pirmo restorānu. Man bija 10,000 savējā un kaut kā 12 mēs aizņēmāmies kopā. Bet toreiz bija lati, jā, tāda 22,000 lati mēs atvērām. Bet viņš bija maziņš restorāns, jā, tātad viņā bija 24 sēdvietas, jā, viņas bija, viņš bija pavisam maziņš, jā. Mēs bijām aizņēmušies naudu tur, jā, un mēs tur praktiski tur pusotru gadu laikā atdevām visu, jā, tur nesaņēmām algu vispār, tur bija ļoti daudz tādas lietas, jā. Tāpēc nav tā, ka tagad tev ir jāiet uz to visu banku, un es domāju, ka labs pavārs, ja viņš grib atvērt maziņu restorānu, es domāju, ka 70-80,000 vajadzētu. Jā, mazam restorānam. Bet tu noteikti pazīsti cilvēkus, kas nav pavāri, bet kas grib restorānu biznesu. Ne? Tu pazīsti tādus. Jā, tad, lai viņi ja viņi nav pavāri, viņi nezin šo, tik daudz nianses, sākot ar apkalpošanu, vai ar blēdīšanos, jā, ar ēdienu, ko tu gatavos, jā, lai tu pats arī nostātos. Nezinu, ja vienkārši man gribās savu restorānu, domā, ko tu vēl. Nav tik vienkārši. Ja tu visu laiku gatavo, ja tu tam visā esi iekšā, ja par to tu interesējies, bet ja tu vienkārši gribi savu restorānu, kur mums ar draugiem aiziet un āpēs dorādu un iedzert pivīti, tad noteikti to nedari. Nav grūti tev būt kā pavāram vēl vadīt uzņēmumu. Man liekas, tas ir divas dažādas pozīcijas. Man liekas, ne? Nav tā? Jo tad jau jāvada tas uzņēmums, jāatlase cilvēki. Jā, tāpēc mums ir jau kādu labu laiku, mums ir direktori. Ja, es esmu pa virtuvi un pa visiem atbildīgs, ja, un mums ir virs manīm ir direktors. Es esmu īpašnieks, bet virs manīm ir direktors. Ja, mēs ievērojam šo subordināciju. Vismaz cenšamies ievērot, ja, ka viņš vada uzņēmumu, ja, un es informēju viņu. Ja, es esmu īpašnieks, mēs strādājam roku rokā, bet viņš dara šīs daudz lietas, visādi līgumi un vēl daudz lietas, ja, ko viņš vada. Ja. Es vairāk esmu pie plīts, es esmu ar darbiniekiem kopā, ja, vakar, piemēram, mēs palaidām gaileņu karti, ja es visu dienu strādāju Dominā. Ar visiem mēs izgājām cauri kā katru gadu, bet es katru gadu izbraucu kā restorāns, mēs izējām cauri visiem ēdieniem vēl vienreiz, ja, atgādinu, kā bija, ja, ka, vienmēr kaut kas. Mēs tur liekām, tur milts, nē, mēs neliekam milts, mēs liekam rīvmaizi. Ja. Tādas lietas, ja, ko izej cauri. Un tad tu esi kopā ar to komandu. Tu esi kopā ar viņiem. Viņiem neliekās, ka viņi ir pamesti. Jā, varbūt. Jā. Man liekas, tu ļoti labi stāstīji, ka tu vienā sarunā runāji, ka ir ļoti svarīgi, lai ir spēcīgi cilvēki tavā komandā. Tad man nāca jautājums, kāds jums ir atlases process? Kā jūs pieņemat darbā cilvēkus? Kā tas notiek? Cik tur ir kārtas, cik intervijas, grupu intervijas, 1-uz-1 intervijas, kā tas notiek? Mums ir sanācis tā, ka viss, kas ir, Santa, kas vada tagad uzņēmumu, kas ir direktori. Sieviete. Okay. Jā, sievietes ir spēcīgāks. Jā, ražotni vada sieviete. Iepirkšana vada sieviete. Okay. Jā, Džeki. Nē, man ir jāsaka, viņas ir spēcīgākas. 30 vidū. Sievietes čaļi. Kāpēc? Es nezinu, es nespēju to izskaidrot. Viņas ir spēcīgākas. Ko viņas dara labāk? Tad visas dāmas klausās. Viņām ir noteikti, nezinu. Viņām ir tas drives, kas agrāk bija vīriešos, vēlme sasniegt, vēlme sev pierādīt, ja, viņš motivējošāks, viņš spēcīgāks. Es nezinu, vismaz mani novērojumi patreiz. Es nesaku, ka nav džekiem, bet proporcionāli sievietēm, kas ir manā pieredzē bijis, patreiz ir lielāks. Ja. Vīrieši ir kļuvuši mīksti. Es teiktu, diplomātiskāk, maigāk. Jā, tādi, jā, sievietes. Jā, citreiz, kad sapulcēs klausot, tā labi, ka man nedod pa biksē. jā. Kā jums ir tā atlase? Kā jums to teikt? Lūk, un tad Santa ir bijusi viesmiela, ir bijusi zāles pārziņa, ir bijusi vadītāja. Viņa ir izaugusi mūsu uzņēmumā. Un mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņa ir mūsu,
dāvana un atradums. Tad es tev Santa vada visas intervijas, kas nāk jaunie cilvēki, pirms strādāt vai kā tas? Pavārs es vādu, mēs esam nodalījuši. Okay. Pa pavāriem es tā kā atbildu un tad cenšos arī visu arī darīt. Es viņus pieņemu, es viņiem aprunājos, jā, es viņiem, apmācu, es viņus Santa vada kopējo, jā. Cik ir vajadzīgi pavāri uz atlas, lai tu vienu paņemtu? Mūsdienās? Jā, tagad. Viens, tāpēc, ka nav. Ir katastrofāli vienkārši. Nav darbs. Tāpēc, kad neviens negrib strādāt, jaunieši negrib strādāt fizisku darbu, jaunieši negrib mācīties arot, visi grib būt speciālisti kaut kamā. Un viesmīļu jomā arī tas līdzīgi? Viesmīļu varbūt parādās, bet arī ir smagnēji. Jā. Tas ir tas, ko tagad daudz uzņēmēji ceļ to trauksmi, ja, ka mums trūkst darba spēka, ja, ka mums ir kaut kas jādomā ar to migrāciju. Ja, kad mēs esam kļuvuši kā valsts mazliet turīgāki, ja, un ir skaidrs, ka ir kaut kāda 1., 2., 3. Pakāpiens, ja, kaut kādā tavā attīstībā, ja, kaut kādā, nezinu, piemēram, trauks neviens vairāk negrib mazgāt. Ja. Un skaidrs, ka mēs mazgājām 90. gados Londonā visu trauks, visu latviešiem. Tāpēc kā angļi negribēja mazgāt. Ja? Tā ir normāla valsts izaugsme. Tas nav kaut kāds jauns izdomājums. Tas skaidrs, Amerikā, kas mazgāja trauks. Amerikāņi daudz no Meksikas. Ja? Tad tur nākošais jau kaut kad, tad, kad Meksika kļūst turīgāka, viņiem mazgās Meksikā trauks. Nezinu. No Peru un Čīles. Jā, iespējams. Ja? Es nezinu, kāda tur ir gradācija. Ja? Tā ir tāda. Tas nav nekas tāds īpašs. Vienkārši jautājums. Daudz saka, mēs gribam tikai gudros. Nē, forši, ka mēs gribam gudros tikai laist iekšā, bet kādam būs jāslauka ielas. Kas to darīs? Es ļoti labi pateicu. Kas strādās fabrikā? Ja? Londonā, piemēram, Anglijā. Ja? Kas man krustmāte strādā. Ja? Menedžeri ir Anglijā. Viss, kas pako, neviena poļi, latvieši, portugāļi. Ja? Nelaižam viņus iekšā, nelaižam. Bet kurš Angļi nestāvēs tās vistiņas nedalīs? Ja? Ko darīt? Ja? Apstādinam ražošanu. Tā ir tā lieta, ko iedodiet risinājumu. Ja? Jo es biju vienā valdības sēdē, kas man likās cilvēks netver lauka. Viņš saka, paceļiet algas tādas, kādas viņa līmenī. Pagaidiet, mēs maksājam, lai saprastu, lai nebūtu tāda blā, blā, blā. Tu maksā vienam pavaram 1000 eiro mēnesī, ja? Kas ir 40% no tava apgrozījuma. Ja? Paceļiet viņas līdz Norvēģijas līmenim, 2500. Tātad tu maksāsi 100% no sava apgrozījuma algās. Produktos, īres. Tā ir tāda absolūta analfabētisms, ja? Tāda runāšana. Viņiem ir tāda sajūta paceļiet algas. Tāda sajūta, ka mums uzņēmējiem ir kaut kāda lādīte, kur mēs vienkārši atveram. Super ideja! Vajadzēja pacelt algas. Mēs kaut kādīgi paši nebijām izdomājuši. Ja? Vienkārši paņemam un izdalām. Ja? Jo tu cīnies patreiz par tiem 7-8% peļņas 6%. Ja? Tu nevari, tu algas palielinot pa 10%, tu jau esi zem ūdens. Ja? Ko jūs darat saistībā ar mārketingu? Jums ir kaut kāds mārketinga investīcijas kāds mēnesis? Labi, mums ir Instagrams un tas viss, kas ir ēdināšana. Tad mums ir, mēs atbalstam, savus ciematu atbalstam. Bet jūs tā tērēt naudu, piemēram, Maksas reklāmās, Google reklāmās, baneros uz ielas? Vai? Nē. Ja mums ir kaut kas, ko mēs gribam pateikt, piemēram, mēs atveram Akropoli, ja, tad mums ir mārketinga kampaņa, budžets un tādā garā. Bet tā vienkārši, mēs esam vairāk saules. Ja, tā nē. Teiksim, ja mums ir akcijas kaut kāds iet, tad mēs viņu. Tā kā mēs netērējam naudu tādā pliki, mēs esam vairāk saules. Ja, teiksim, mēs esam tiešām par mazu, lai vienkārši reklamētu. Ja, ja tu reklamējies televīzijā, ja, tur visai Latvijas iedzīvotājiem maksā tikai par katru cilvēku centi, ja, par to, kad viņi saprot, kas ir vairāk saules, pat tu mači dārgi. Man ir īsts jautājums. Latvijā cik ir McDonald's? 3 vai 4? Nē, vairāk noteikti. Daugavpilī vēl kur, es domāju, ka... Nē, skatāmies Rīgā, piemēram. Rīgā mēs ir 3, jā, 5. Līdzīgi, ka cik McDonald's tā ir gadā? Apgrozījumi? Jā. 30 miljoni.
20. Bet tu zini to, jā? Tas ir Nē, nezinu. Nezinu, es apmēram piemetu. Tas būtu interesanti, jo viņi taču tērē visu laiku. Man likās interesanti, ka tu saki, ka tu esi maziņš. Jā. Viņiem vajag visu laiku, tā kā, lai saprastu daudz, piemēram, nezinu, bet es vienkārši biju dzirdējis. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet kaut kā 10 gadus atpakaļ, tad, kad bija Maķītis, bija Krasta ielā un pie Laimas pulksteņa, un viņš jau bija... tur pļauniekos, jā, vēl kaut kur, jā. Tad viņi bija teikuši, jā, ka viņiem vienīgais pelno, un man likās, ka viņiem labi iet, jā, bet viņi bija kaut kā teikuši, ka vienīgais pelnošais pie Laima pulksteņa. Tad viņiem nedara, kad strādā viena kase un pa vienam cilvēkam. Viņiem der, kad stāv 3 kases un dzīvā rinda. Nu, ka tev ir šitā, lai tu dabūtu to burgeri pa 2 eiro un viņš tev būtu rentabls, jā, tev viņi jādod, tādās, tā, ka vienu pakaļ otram. Tev nedara tā viens burgerīts, vēl viens burgerīts, jā, tev ir mašinērija tāda, ka tu vari tādā mazā restorānā šitā zirgoties, jā. Tu pārdot visus savus vairākas saules, lai dabūtu visus Latvijā McDonald's? Ja tev mēģis būtu peļņa lielāka, ja tev mēģis būtu tikai tīra nauda, neskatoties, ko tu tur pārdod. Nē, tīri nauda? Jā. Tīri nauda, protams. Nauda pret naudu, protams. Tas, ja mēs runājam tīri par biznesu, par tīri par peļņu. Jā. Peļņa viss, jā, tas ir absolūti skaidrs, jā. Protams, tur ir nauda. Teiksim, ja mēs skatāmies aizveram acis, tas ir mūža darbs, jā, saules, jā, mēs mīlam. Maķītis, tas taču nav vispār ēdienas un visā gara. Vai mēs runājam par naudu? Jā, vispār, mainam. Nauda par naudu. Man interesants stāsts, es mēģinu tikt darbā McDonald's. Jau mēnesi. Es esmu aizsūtījis CV, es esmu 3 reizes bijis uz vietas. 2 reizes runājis ar menedžeri, kurš man visu laiku saka, ka viņš man zvanīs. Jo es gribu pastrādāt, es gribu burgerus papast. Man vienkārši interesē tas, kā viņi mani apmācītu, lai es to daru. Jo McDonald's, man liekas, tur rotācija ir katru mēnesi. Es vienreiz redzēju, vienu to pašu džeku, kas tur strādā. Vienreiz. Kas aizēja? Man pat nesirdies uzvērt McDonald's, nav tā, ka es neesmu. Bet tur rotācija nereāli. Man būtu interesanti iziet cauri tam visam procesam, kā viņi man apmāca, lai es tieku pie burgeru un sāku viņu mēģināt. Viņiem ir tas, ko es saku par Ameriku un par visām, viņiem ir atstrādāts. Tur viss ir atstrādāts līdz cīkam, ja mēs varam teikt, ko mēs tur gribam. Jā. Tur ir tiešām viss cepšana, kā pieņemt darbā, kur tu esi, kurā pozīcijā tu esi pašā sākumā, kur tur viss ir atstrādāts. Tur neviens, tur viss ir tā kā pēc grāmatas, ja, ko tu dari 1., 5. un pēc mēneša, ja, un kur tev ieliks būciņas cept vai pie kases. Ja. Tev nav interesējis izpētīt to tev pašam? Viņš ir tīkls, nevajag, kā, kaut kādā momentā tu saproti, McDonald's tā ir 100 miljardu kompānija, ja, un tu esi vairāk saules. Ja. Tu esi, man ir cits pilnīgi lauciņš. Ja. Viņi ir, viņi vienkārši ir cits kaut kas. Tev nevajag tagad man liekas, kā viņi ir darbinieks, bija interesanti, būtu tev varbūt pielietot viņu stratēģijas. Jā, mēs esam atšķirīgi. Mēs esam atšķirīgi nevis tāpēc, ka es to nesaku, mēs esam atšķirīgi. Vienkārši viņi ir tiešām tīkls. Piemēram, ja vairāk saules, tad es varu teikt, ka mēs esam tīkls un vienlaicīgi neesam tīkls. Ja? Mums vēl joprojām tur visi darbinieki, mēs tur ar viņiem tur esam tā kā komanda tur tādā garā. Bet jūs esat daudz, cik jūs esat cilvēki? 200. Jā, tas jau nav. Jā, bet tā ir vēl tu spēj kaut kādīgi vēl to sajūtu vēl dabūt, jā. Un kā jums par mārketingu? Pirms daudz es dzirdēju, restorānu īpašnieku, pāris draugi ir tur no dažiem restorāniem. Viņi tur sūdzās pa Voltu. Ko tu domā par Voltu un cik daudz no apgrozījuma mēnesī jums iet cauri Voltu? Iet vairāk nekā gāja. Es domāju, ka tas, to es pat neteikšu, tieši cik proporcionāli, bet iet 2 reizes vairāk nekā pirms Covid. Lai saprastu, ja 2 reizes vairāk nekā pirms Covid, Covid ir iedevis to, ka ir mainījušies ēšanas paradumi, ir mainījušies. Ja? Tātad, maz ēda pirms,
11% ēd, ja, tad jūs varat apmēram aprēķināt, ja 11 vai 19. Ja divreiz vairāk, tad jūs varat arī aprēķināt, bet jūs nezināt 11 vai 19. Jā, nu lūk, un tagad mūsdienā, tieši pēc Covid sākumā likās, ka tas ir Covid iespējas, ja, bet tas ir palicis. Ja, viņš tā kā pagāja bišķiņu uz augšu, bet viņš palicis, jo Netflix, piciņa, ja, mājā. Tas ir tik ērti. Jā, ir ērti, ir, ko es uzskatu par voltu, es uzskatu malači vispār cepuri gāja virsū, ja? Jo mēs bijām kaut kāds 5., 7. restorāns, kas iebliedz. Man satikās Džeki, apmēram šitā Džeks, tā kā bija ļoti līdzīgs no Igaunijas, ja? Viņš bija pilnīgi pārņemts, viņš dīloja, ja? Viņš mums stāstīja, un es atceros, ka mēs dzirnevielā sēdējām, un viņš teica, tev 3 minūtēs atvedīs ēdienu. Tanī laikā bija stunda, bija vienkārši jau wow! No vidēji 1,5–2 tev veda, ja? Es teicu, sēžam, ja, pasūtam, mēs pasiltījām indiešu ēdienus, ja? Es redzēju, kā viņi ienāca iekšā pēc 27 minūtēm, ienes iekšā vairāk saules dzirnevielā indieši tas no Singa ienes ēdienas, es atvēru vaļā un paspiedu rokas, teicu, vispār cepur nost, mēs slēdzam līgumu, maucam. O cik vispār, es nekad nezināju, cik jāmaksāja Voltam, kā otru restorāns, cik viņš maksā viņam? Tas arī mums ir līgumā rakstīts, tas ir no 22, 23 līdz 30 un pat vairāk. Tik daudz? Jā. Tas sanāk, es kā patērētājs samaksāju, piemēram, es salieku vairāk saules ēdienas, samaksāju 50, plus man ir 3 eiro piegāde, tad no tā 50, 22%. Tas ir kosmos. Lai saprastu, daudziem liekas, ka tas ir kosmos. Ka tas ir kosmos, tas ir nenormāli daudz. Kā domāt, cik mums ir vairāk saules mūsu piegāde? Cik mums izmaksā, tad, kad mums ir mūsu operators, mūsu mašīnas, mūsu nodokļi, mūsu atvaļinājuma naudas, ja, mūsu kurjeri. Daudz vairāk. Jā, es šeit nebiju padomājis. Jā, cik izmaksā? Daudz vairāk. Jā, bet Volts normāli taisa. Jo viņš jau 22% arī samaksā, bet vai tad nav tā, ka kurjeru saņem nav tikai piegādi, lai saprastu, viņi izmaksā apmēram 38–40%. Ar visiem nodokļiem, slimības lapām. Savu, ja? Ja tev ir sava nodokļa. Jā, un savu piegādi. Ja, ar savu piegādi būtu 38%. Wow. Tāpēc ka daudz kā, nesaprotu, cik tas ir daudz. Voltam vienīgais priekšrocījums tev var būt 1000 pasūtījumu. Tev nav tā fiziskā vieta, ka limitācija. Tev nav fiziskā vieta. Tev ir, es uzskatu, ka arī mazliet, viņi ātri atnāk, viņi precīzi atnāk, viņi tev kā klientam. Volts un Bolts, un kad viņi vēl savā starpā kožās. Wow, super, vienkārši super. Jā, ja vēl iedā, tagad neienāks, jo vispār taisījās arī Jandeks nāk iekšā, bet dēļ kara viņi nenāks. Ja? Mēs tieši domājam, ja viņi būtu ienākuši no Krievijas Jandeks, nebūtu karš, ja? Tad viņi trietā vispār te kostos ar akcijām, ar visu, ko viņi mēģina viens otru. Patērētājiem ideāli. Jā, patērētājiem ir prīmā. Jā. Arī uzņēmumiem, ne? Tiem restorāniem ir labāk. Jā. Dod labāk nosacījums. Lielāks apgrozījums, jo viņi, kad kožās, viņi paši maksā par to, ka viņi kožās. Jā, prīmā. Okay. Un es arī redzēju, ka tu izstrādāji mobilo aplikāciju pie vairāk saules. Tas bija veiksmīgs lēmums, nebija veiksmīgs lēmums. Cik jūs no tā taisat naudu? Man pieredze arī uztaisīja aplikāciju. Domāju, ka tur būs baigā lieta. Iztērēja kaut kāds 25–26 tūkstoši pilnīgi izkast. Kā tavā pieredzē bija? Ne, mums ir ērti, ja mēs tāds ar to aplikāciju. Tur bija daudz citas lietas vēl, kas mums ir. Mēs dabūjām piesaisti, mēs izbeidzām tās plastikāta kartes. Klienta kartes. Jā, mums ir visas tās klienta kartes, kas ir draugu karte, kur tu vari maksāt. Tev ir caur aplikāciju vienreiz ielādē. Ja. Mēs varam tev kaut ko izsūtīt, ja, bet mēs nesūtām tev 3 reizes mēnesī. Ja. Mēs tev labākā gadījumā 2 mēnešos vienreiz kaut ko. Bet kaut kas, ka ir tiešām... atvērās Akropoli. Jā, kaut kas tāds. Gailiņa. Jā. Kaut ko tādu, bet tā mēs nepiečakarējam ēteru, lai tu neatsakotu un tev nepatīk. Jo šitie te, kad man sūta katru nedēļu, tu mačeri. Jā, mēs esam katru dienu.
Visu laiku. To mums, kā, man to mācīja Džekas taisa tur 3,5 emus, darot to pašu, ko mēs mēnesī. Un tad ir tāds, you have to do it. You have to get it done. Krūt. Tātad, kas man interesē? Kurš tavuprāt, kur tu ej ēst Rīgā? Ja tu nevari iet uz pie sevīm, kur tu ej ēst? Daudz kur. Tiešām daudz kur. 3 pavāri, tagad būsim uz Cēsīm, braucam uz izrādi, iesim uz Kestu, uz pavāru māju. Valentīna dienā biju pie Lauras 3.6. līniju. Šodien ar bērniem, tāpēc, ka puika lido prom atpakaļ uz Dāniju, iesim uz Snatch. Ir tev kāds mīļākais? Uz Italissimo, uz Rivieru. Es eju uz Zīvju leti. Es neteikšu, ka ļoti daudzreiz restorāniem. Es eju uz restorāniem, vienreiz mēnesī noteikti mēs mēģinām aiziet uz restorāna sievu, lai mazliet tā kā paplašinātu savu redzes lauku. Ja? Vienreiz, ja taškārt sanāk pa vasaru, varbūt 2 reiz aiziet. Ja? Kā tu domā, varbūt ir tāda grāmata, Sam Boltons, kas Walmart uztaisīja. Viņam bija tāds interesants stāsts, ka viņš gāja uz konkurentu veikaliem. Jā. Tur mērīja grīdas, tur skatījās visu. Tev nav līdzīgi, ka te uz restorānu tur pētos, ko viņi tur atnes, kā viņi atnes? Man ir līdzīgi. Man ir tas, kā viņš sauc, profesionālais kretīnisms, ja? ko tu vienkārši citreiz sēdi un ievēro. Nē, man patīk, es skatos uz konkurentiem, skatos kādas tendences, es skatos, kas ir, ja, es ieklausos jauniešos bērnos, es atceros, ka, piemēram, mēs bijām arī vairāk saules viena no pirmajiem, kuri tur ieviesa tur šo mandeļu un visu piens, ja, tāpēc, ka man bērni saka, tēti, visi dzer tagad mandeļu pienu. Man liekas, kurš dzer kādu mandeļu, ko es te apsaties? Tas ir tuļi pāries pēc 2 mēnešiem. Pēc tam, nepāriet, jā, es saku, ok, ieviesām, jā. Pēc tam jau tas bija gadus, neatceros 3 vai, tad, kad viņi tik jau parādījās, jā. Jā, tas ir tās lietas, kam sekoja, kam buča, jā, vēl kaut kas, jā, tas tev ir jāsako, ir jābūt tādam visdegunīgam, kam es esmu vislabākais un viss paliek kā ir. Tātad tas eskalators, es vienmēr saku, ja tu paliec tur, kur tu esi, tu nepaliec. Ja, tas eskalators. Ja tu kāp visu laiku, tad labākā gadījumā pa to pakāpienu tu vismaz esi uz vietas. Ja tu apstājies lēnā garā, tu tomēr sāc slīdēt uz atpakaļ. Tagad tāda interesanta lieta. Skatītāji varētu atbildēt, kas jūsuprāt ir vispelnošākais produkts, vai, vispelnošākais produkts vairāk saules restorānā. Ja man būtu jāmin, man liekas, varētu būt tā kafija. Tas varētu būt lielops, manuprāt, īstenībā kaut kā liekas, ka ļoti pelnoši varētu būt lielops. Jā, kafija un lielops man būtu jāsaka. Kas ir vispelnošākais produkts? Ja ņem tā burtiski, man liekas, ka kafija ir paliels uzcenojums. Bet es domāju, uz apjomu arī. Es domāju, tu jau redzi noteikti, ne? Jā. Kafija. Nezinu, kafija laikam numur 1 pārējais. Ziniet, mēs baigi skatāmies tos uzcenojumus. Nav tā, ka ir kaut kam 400% uzcenojums. Ja? Bet ko jūs vairāk iepērkat? Pelnošākais produkts, nevis pelnošākais, bet lielākie apgrozījumi. Ja? Tie ir salāti ar vistu. Ja? Salāti ar vistu? Jā, Filadelfija maki, ja? Tur ir salāti vistu, ravioli ar vistu. Ja? Tas ir top. Mēs joprojām labi ēdam vistu, teiksim. Mēs runājam tur tā. Par jēriem un lielopiem, bet tādam visu, jā. Boršs, jā, boršs, starp citu, ir numur 1. Tas ļoti labs ir. Jā, boršs ir numur 1, jā, ko mēs ieviesām jau nevis pirmskārt, bet mums jau boršs ir kaut kāds gadus 6, mēs ielikām iekšā. Jo ir daudz tādas klasiskas vērtības, ja tu viņas labi pagatavoji, ja tev ir laba recepte, ja viņi ir labi, jā, viņas ir... Wow, viņš ļoti garšīgi. Gan boršs, gan saļanka, gan visi. Ja viņi ir pareizi un īsti pagatavot, viņš ir vienkārši izcils produkts. Mēs vakar ar sievu boršu cīnījāmies. Es kā manēs. Kad tu saki recepte, tas ir tā, ka mums ir viens šķīvis, kā mēs taisāmies, un tur ir kaut kāds konkrēts soļi vai kā, ko nozīmē recepte? Nē, recepte ir, man ir otrs īpašnieks, kas ir Aivo, kam ir Dieva dots talants, teiksim, viņš ir, es gatavoju, daudz pavāru gatavoju ļoti garšīgi,
Es arī gatavoju ļoti garšīgi. Ja. Ir tādi, kas gatavo izcili. Viņiem ir Dievs devis tādu, to nevar iemācīties, tas ir tāds talants. Tas ir tāds talants, kas vienkārši tev ir. Jā, es teiktu, ka uz intuīciju un pēc tam mēģinu pierakstīt. Ja, tad Aivo ir tas Dieva dots talants. Ja, visu, ko viņš gatavo, tad, kad viņš gatavo, tas ir vienkārši, es teikšu, visgaršīgākais, kas ir Latvijā. Viņam ir, ja, lūk, un kā teica viens gleznotājs, viņš teica, ka zīmēt var iemācīt arī ēzeli, bet gleznot tas ir Dieva dots talants. Jo zīmēt ir proporcijas. Tu vari iemācīties Mākslas akadēmijā zīmēt pēc proporcijām un viss. Ja, tu vari iemācīt. Bet gleznot tas ir tāds krāsa izjūta, kas ir tev, viņa vai nu ir, vai nu nav. Ja, tad ēst gatavošana arī tas viss saldskābums, tas viss, ja, ir ļoti grūti. Tu vari dabūt garšīgu ēdienu, precīzi ievērojot recepti, un dažreiz, kad tu ej virs tā jau garšīgi, tad viņš iet virs šī garšīgi. Un daudz recepts ir mums kopēji izstrādāts. Es vairāk skatos, teiksim, tad, kad mēs runājam par receptēm, un Aivo pārsvarā viņas arī ir izdomājis, un arī tad es atkal domāju, kā viņas tiks realizētas, cik daudz var kļūdas pielaist. Kļūdas var pielaist, tas ir, ja tu ļoti sarežģīti iedod recepti, ja, kur ir ļoti pārāk daudz cilvēciskā faktora, ja, tad viņa var būt vai nu laba, vai nu būt vidēji laba. Ja, tad, jo ir mazāk, teiksim, jo tu vairāk vari viņu mazliet vienkāršāku, bet lai viņa ir jau garšīga, tad tev ir, teiksim, lielāka ir varbūtība, ka viņa būs visu laiku, teiksim, vidēji laba. Man liekas, interesanti, pirms mēs sākām filmēt, tu labi stāstīji par darba stundām. Varbūt tu vari iedot piemēru, ka tu pirmos 10 gadus, kad tu savu uzņēmumu attīstīji, cik tu strādāji daudz? Jā, tas ir tāda. Es šodien tieši lasīju rakstu vienu, ja, kad visi jaunieši grib 1500 pirmo algu, 30% jaunieši, kas nāk darba tirgumus iekšā 19, 20, kas ir ļoti ok. Ir ļoti ok. Un es domāju, ka daudz no viņiem viņi var saņemt. Pie viena nosacījuma ļoti daudz, pietiekoši, teiksim, virs 150 darba stundām, ja? Pie 200 vismaz. Ja? Teiksim, man ir tā doma par to, ka, ja tev ir sava ideja un savu domu par biznesu un vēl kaut ko, un tu tam velti, es teiktu, ap 280-300 darba stundu. Un tas ir mēnesī. Tas ir vidēji dienā 10. Ja mēs noņemam sestdienas, svētdienas nost, tas ir vidēji dienā 14. 14 stundas dienā tu velti savam biznesam. Ja tas ir pirmdienas piekdienai. Ja tie ir pirmdiena, piekdiena, tās ir 14 stundas. Ja tu tam velti tik daudz laika, tad viņš nevar būt neveiksmīgs tev biznesā. Viņš var nebūt superveiksmīgs, bet viņš noteikti būs vismaz ar maziņu plusiņu. Ja? Jo, es vienkārši varu teikt, es nerunāju, mana pieredze ir tāda, ka es ļoti, ļoti daudz strādāju. Mēs ar Aivo strādājam pie 300 stundām un vispār bez brīvdienām. Varbūt pat bija vairāk stundas, mēs pat vairāk 320. Un tad, kad bija viena brīvdiena mēnesī, mums likās, ko mēs darām mājās. Nav īsti ko darīt. Ja. Tagad es esmu pārgājis, ja, man ir izoperēti abi ceļi. Ja, tas ir, jā, daudziem likās, tas uzņēmēji, tur tādi cigāri, jahts, ja, viss. Man bija 46 gados, ja es biju pie man bija viens cels, tad otrs izoperēts, un tad man teica, ka vairāk ne, un tad man pateica, ka, tu tā kā esi turīgs, un tagad nāk iekšā tie mākslīgie ceļi, un es varēšu, tā kā, par cik man ir, varbūt, mazliet uzkrājumi, es varēšu atļauties šīs mākslīgos ceļus ielikt. Ja? Un tad man bija mazliet sevi žēl, tā kā tev liekas, ka tu esi nokapājis rīktīgi, un tās bonus ir zelta biļete, tu vari atļauties ielikt mākslīgos ceļus. Ja? Kas ir, liekas, absurdi, ja? Tu sagrāvi savu veselību, lai dabūtu naudu, un pat šo naudu tu vari ielikt savu mākslīgos. Jā. Bet tas ir apakšā. Es vismaz zinu starp pavāriem visiem, kas ir veiksmīgi, kas ir Lauris, kas ir Ēriks, kas ir Māris, Kaspars, Jansons. Tas ir darbs. Tas ir ļoti, tas ir darbs virs vidējā Latvijas ierastā. Un kas tev bija mērķis visam tam uzņēmumam vēl projām, vai kas ir tas mērķis tev personīgi? Ko tu gribi panākt savu uzņēmumu?
Kāds ir bijis tas mērķis pašā sākumā vai tagad? Nē, sākumā, labi, sākumā man teiksim, sākumā, kad, okay, kaut kā 25, 27 gadi, jā, tad tev liekas, ka tev vajadzētu piederēt, nezinu, rūpnīcām, kuģiem un namiem, jā, tad kaut kad tas ir vienkārši, tad, kad tad, ja esi iekšā jau ilgāk, jā, tev, tā ir interese. Man patīk tas drives, ja, tie izaicinājumi, tās krīzes. Es vispār esmu tāds, varētu teikt, tāds krīzes vadības menedžeris. Ja man ir, sākās Covid, man ir tā kā tagad mēs šito mainām. Man ir pilnīgs drives. Ja, man ir tāds drives, ka ir tāds, kad ir kaut kas jādara un kaut kas sākās. Ja. Kas, teiksim, nelaimīgi karš, jā, Ukrainā, viss, jā, man ir uzreiz man pirmās dienas tur pārdzīvojam, vēl kaut kas, jā, pēc tam tagad mēs šito tēšu, man ir tāds, man tā kā leciens ar gumiju ir apmēram, jā, liekas, jo tagad ir tas iespējas, tagad ir tas action, jā. Bet ir bijis mērķis ar uzņēmumu kļūt pašam, tā kā itīgi bagātam, turīgam? Jā, kaut kādā brīdī tas bija. Kaut kādā brīdī, jo, kā es saku, nevienmēr nauda ir tas nē, protams, tās ir muļķības teikt, man neinteresē nauda, un tādā garā, jā, tas iedod tādu, zinām, brīvību, jā, tas iedod, zinām, tādu, laikam, pašpārliecinātību varbūt vairāk, bet, no patreizējā skatpunkta, es nezinu, man jau, teiksim, lai saprastu, man direktori aizliedz runāt ar darbiniekiem par algām, tāpēc ka tad, kad manīm sāk runāt, es vienmēr paceļu. Jā, tāpēc, ka, ir pienācis kaut kāds tāds posms, labi, ko tad. Viņi prasīja, bet viņi taču forši ir. Ēdī, mums ir kopējā politika, nejaucies iekšā. Jā, tāds... Nezinu. Patreiz ir. Man patīk to, ko es daru. Man patīk gatavot ēst, man patīk būt. Es nezinu, man laikam ar gadiem ir kļūst tas, ka man vairāk pat es atkal slietos atpakaļ uz virtuvi. Es tiešām jūtos ļoti, ļoti labi virtuvē. Es jūtos ļoti labi, un es saprotu, ka es tāds vadības grožs, kas bija, ja es viņu sāku atdot. Jo man patīk, nezinu, ar pavāriem vakarā pēc darba. Nezinu, iznest miskastu kopā, pasēdēt, papļāpāt. Jā, tāds. Es pīpēju. Es nepīpēju visu dienu, es nepīpēju darba laikā. Man nepatīk, jo tas nav maziņ tāds. Bet tad, kad es visu darbs padarītu, man patīk tāds 10 vakarā braukt mājās, lai atvērtu loku. jā, un man ir tāds, it kā es fiziski nostrādāju 12, 13 stundas, bet ir tāda gandarījuma. Dažkārt ir tā, ka tādā ofisā un tādas lietas, kas ir iekšējās risinot, man ir bijis, ka es braucu mājās, ja tie plecīgi tādi ierauti, tāds nogurs jau esi, ja tāds izspies mazliet, ja, nezinu. Tāpēc tagad man ir meitenes, kas vada un par ko es esmu ļoti pateicīgs. Un kāds ir vispār mērķis? Vairāk saules? Tagad, vai jums nav tāds finansiāls mērķis vai ir finansiāls mērķis? Nē, mums ir dažādi. Mums ir ražošana, kas aizņem, mēs ražojam ravioli, eksportējam, mums ir banketu servis, mums ir šie restorāni. Ja. Mums bija doma, ko mēs darām ar Igauniju vai Lietuvu, vai mēs gribam viņu tirgos iet iekšā. Ja. Bet visu laiku bija tāds mazliet rock'n'rolls, bija tāds... Pirms Covid mums bija tās idejas, viena no idejām arī, ko tu teici par Holandu, mēs bijām domājuši, jo pirms tam tur bija mums Krievijā, Baltkrievijā bija uzrunājuši, vai mēs gribam iet, bet mēs izsvērām, ka ļoti daudz risku, jo ja maķīti tu vari atvērt, tu atver menedžers, rokas grāmata un gāžam, Tad šeit bija, es atceros, tas bija gadus 5 atpakaļ, ka mēs arī Ukrainu izskatījām, mēs tur braucām skatīties. Tad vienīgais jautājums bija, kurš uz turien brauks? Jo tā ilūzija, ka mēs tagad atvērsim un viņš tur pats pa sevīm strādās un mēs vienkārši ar savām spalvainajām rokām ielīdīsim kasē un paņemsim peļņu, tā nenotiek. Tev reāli ir jābūt uz vietas, kurš uz pirmo gadu, kurš tur dzīvos. Kurš dzīvos, kurš 5 dienas nedēļā ies vismaz uz to darbu, darīs, čekos kvalitāti, lai nefenderē, lai vēl kaut ko.
Tāds. Jā, Neaizgājām. Tu tikko teici, īstenībā interesanti. Tu teici, tu ražojat ravioli. Jā, mums ir ražotne arī. Jā, Un jūs viņu eksportējat? Jā. Cik procentuāli tas sastāv no tā biznesa? Es nezinu, kopējā biznesa sastāvda, es nezinu, kaut kādu 8-9%. Wow, tik daudz jau. Jā. Man liekas, jums tīri tā kā restorāna bizītes. Jūs tad ražojat? Mums ir ražotne, kur mums ir banketa servis, viss tas ir atsevišķi, mēs atdalījām. Cik banketos aiziet? Daudz banketas sūtas par? Es neteikšu, ka mazāk, vai pietiekoši, pavasara kāzas, pa ziemu vēl, Kā tu pats Endija atpūties? Tas ir ļoti labs jautājums, tāpēc, ka es tagad daudziem stāstu, ka tas bija. Lūk, tad, kad es stāstu par tiem 240, 270 stundām, tas nav tāds blā, 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 tad mēnesi uzstrādāju. Tātad 5 gadu atpakaļ es pirmo reizi biju uz 17 dienu atvaļinājumu ar bērniem uz Ameriku. Tātad pēc 15 gadiem biznesā es nebiju ņēmis vairāk par nedēļu atvaļinājumu. Šogad pēc 20 gadiem biznesā man bija pirmo reizi, ka pavasarī es tieši esmu atgriezies, man bija 2 nedēļas, mēs bijām tūjā, izīrējuši māju, mēs vienkārši dzīvojam. Man pirmo reizi bija 2 nedēļu atvaļinājums vasarā, un tas ir šeit 7 gadi, 20 gadu biznesā. Tu paraksti 100 atvaļinājumus, 3 nedēļas, 1 mēnesis. Ja cilvēki ir atvaļinājumi, vienmēr es skatījos, wow, forši, laikam forši. Jā, un tad es pirmo reizi biju tā, ka 2 nedēļas no līdz atvaļinājumiem. Tātad, ja gribās kaut ko sasniegt, es nezinu, tā ir tikai mana pieredze. Varbūt kādam ir tā, ka var, nezinu, kā bišķiņ pastrādāt, papīpot un viss notiek. Ja? Man tādas pieredzes nav, man viss ir bijis zem tādas. Darbs. Jā, un ko tu darīji atvaļinājumā? Tu nesties darbu? Nē, es tiešām neskatījos. Es tiešām jutos atpūties, un es atbraucu pēc 2 nedēļām. Un es visiem darbiniekiem stāstu, ka es esmu tik priecīgs vispār, es esmu tik laimīgs jūs redzēt. Un es esmu tik klātesošs, man interesē, ko cilvēki man stāsta. Es noklausos teikumu līdz galam, pirms citreiz es noklausos teikumu līdz galam, un tad es saku, tā klausies, jā, bija forši, bet tagad mēs darām tā un tā. Tagad, kad tu esi atpūties, es nezinu, tā laikam tā sajūta ir, ka tu esi klātesošs. Man uzreiz gribās daudz ko mainīt, vēl kaut kādas ēdienas, tagad rudenī kartē ieviest. Jo dažkārt es neteikšu, ka ir ļoti labi šādā režīmā strādāt, jo tad vienā momentā man liekas, parādās, ka tu esi uzņēmums skaties šī tik tuvu klāt. Ja? Jo dažkārt laikam ir labi, ka tu atpūties un ka tu mazliet vari pastīties uz viņu no malas. Ja? Es neteikšu, ka tas ir labākā taktika tagad, lai sasniegtu kaut ko, jums jāstrādā šādā vaiprātā. Es domāju, ka tā nav. Es domāju, ka ir dažādas arī saudzējošākas metodas. Es varu dalīties tikai savā pieredzē. Cool. Kas ir tavs mīļākais deserts? Crème brûlée, laikam, man patīk. Tiramisu man patīk. Jā. Jā, labs tiramisu patīk. Es vienmēr prasu, jums ir labs tiramisu? Jā. Klasika, jā, laikam klasika. Un pamatēdienas, kurš tev Mēleņu šeiks ir vairāk salē. Šogad nebija mēleņus. Šodien Latvijā izsala mēleņu šeiks. Mēleņu šeiks. Nē, tur ir tāds ar saldējumu un vaniļas mērķis. Vienmēr sakot, nākamgad, kad būs mēleņus, jūlijā ierakst savā atgādinājumā. Tas ir mēleņu šeiks, tas ir labākais deserts. Tas ir deserts? Tas ir deserts, okay. Jā. Un kas tev pamatēdienas top mīļākais? Es baigi staigāju, jā, man dzīves ļoti patīk, es makšķerēju cepu, vāru, buljonus, vēl visu, ko zivs, viss, kas ir ar zivīm saistīts, man viss patīk ļoti, jā. Nezinu, plaus patīk. Cik lielākā zivu, ko tu noķēri? 43 kg. Kas tas bija? Halibut tāda, paltas, Norvēģija. Kas tā ir pa zivu? Tāda āte, latviski ir āte. Tā tagad rādīt. Jā, halibut, jā, ir, jā, tad ir, angliski.
Tā tad Dorāda, vai ne? Nē. Dorādi tādi mādiņi, tāda halibuti, tāda plakana bute, tikai tāda bišķiņa izstieptāk. Okay. Kā tev sporta patīk? Patīk futbols. Tā patīk. Jā, futbols. Fanoju, patīk skatīties visu Čempionu līgas. Mīļākais spēlētājs futbolā? Mīļākais spēlētājs. Jā, agrāk bija Messi patīk, jā. Vairs ne? Noriets. Tagad būs laikam... Kas man tagad bija tāds? Izkrit no galvas, jā, vecam. Es atcerēšos, pateikšu. Jā, man patīk no Francijas Mbappé. Tieši man izkrita. Es domāju, kā viņš bija, kā var neatcerēties. Manam dēlam vēl ir vēl krekliņi. Mēs nopirkām Mbappé, jā. Let's go. Jā. Viņš ir tādu uzlicošā zvaigžņu. Lielas tev paldies par šodien. Forši pārunājām. Let's go. Cool.